Nu, bēdīgas ziņas. Mans mīļais redneks darba karstumā ir pametis čatu, un viņam ir jāmaina sajūgs un jāmaina viss kaut kas, lai viņš atkal būtu spējīgs vizināt tos visus mēslus, ko mēs visu laiku vizinām, un lai turpinātu šo te procesu darbos. Mums viņš ir ļoti vajadzīgs, un nevēlti es pa viņu rūpējos visu laiku, nu cik rūpējos, bet viņš, lai būtu tehniski viss izdarīts, un lai viņš būtu ejošs un visu laiku uz viļņu braukāt, un visas tās lietas atdurās pret to, ka mums šī mašīna ļoti svarīga. Bet tā kā viņi tagad, es teiktu, nu jau stāv kaut kādu brītiņu, jau 3 nedēļas, 4 nedēļas stāv. Mēs esam tikai beidzot noņēmuši ātrumkārbi, lai dabūtu pareizo sajūgu un saprast, kurš tas ir. Un fun fact par manu redneku ir tas, ka viņam visas detaļas ir jāpasūta no Amerikas. Un līdz ar to jāgaida ilgi, līdz ar to viņas ir tikai ceļā, un kamēr viņas ir ceļā, mēs izdomājam, ka vajadzētu kaut ko no pankāra izdomāt un uztaisīt, lai varam vizināt liels priekšmetus un garāks priekšmetus un brūsas dēļas, kā vienmēr. Un kā reiz šis te ir mazliet paplucis Fiatiņš un ir doma kaut ko uzmeistarot no viņa. Tas, ko mēs uzmeistarosim, skaties tālāk un redzēsi visu procesu. Un kāpēc tas mums vajadzīgs? Tāpēc, ka tie pankāri. Jūs neesat redzējuši mūsu jauno kolēģi Demčuks. Cilvēki. Un Demčukam ir ideja, ko darīt ar šo skaisto. Tas ir rasējums. Tas ir rasējums. Un tātad šitāds ir Fiat sākumā. Un tad mēs viņu uztaisīsim šādu. Pamat uzdevums ir izdarīts. Kamēr Aleksīts sagatavos pāris mazās niansītes, mēs braucam pakaļ materiālam, ja? Braucam. Iešu mājās. Mēs sveicināts Metālistu paradīzē. Esam atbraukuši uz Stilteku un izvēlēsimies pareizo caurlīti sev, kas tad arī tālāk tiks izmantota mūsu radījumam. Tadām! Mums vajag izvēlēties tādu materiālu, kas mums izturēs slodzi un kas varētu nesaliekties, jo ar jautātāju vajag kaut ko, kas ir plakana veida materiāls. Žēl, ka es neesmu, kā jau īsts pankāris, es neesmu apskatījies, cik daudz plats ir tas slieksnis, jo man tur iekšā būs jāmetina. Es domāju, sešinieci, vienu sešinieci izturēs. Davai ņemam sešinieci. Mums vajag tādu caurumu, es nezinu, vai es pa žostku nepaņemšu. Tur tas stāsts ir, vai nebūs tā, kad es lieku naudu un masā tērēšu. Man liekas, ka šitas ir ļoti, jā, šitas izdarīs darbu. Tikai kas tas ir pa materiālu? Ir šitādi te. Šits izskatās ļoti skaisti arī. Nē, viņš jau liecās. Lai gan nē, uzmetinās, piemetinās. Paņemsim vēl šitādi un būs labi. Tad 4 tos brīnums. Nē, 5, davai 5. Es tikko iebraucu viņa vietā. Viņš būs dusmīgs.
Es ātri uzkraušu šitos, te braukšu ārā. Tā, smird pēc kaut kādas avārijas noteikti. Mēs nevaram pieciet tik daudz. Knapi, man liekas, dabūsim iekšā. Nē, nevar pieaugt. Ziepes. Ir bijusi jau kaut kāda problēmiņa, acīm redzot darbiņa. Šitā štropa ir apgraizīta. O, pagaid. O, jā. O, jā. Aizgāja. Gandrīz safe. Pagaid. Tagad jāskatās, vai braucot viņš nešūposies. Redzi? Viņš nešūpojās. Es domāju, līdz Andrejs vēl izturēs. Laižu. Nu, un nākamais uzdevums ir lūgt policista kungam piedošanu, ja viņš mūs apstādina. Jo mēs neesam uzlikuši... Paldies jums! Mēs neesam uzlikuši tās te lentītes, bet priekšā pakaļā uz izbīdumu jābūt tādiem tā kā brīdinošiem sarkaniem vai kaut kādiem spilgtiem brīnumiem, kas parāda cilvēkiem no malas, kad tur ir objekts un viņi neiebrauc viņā. Tā kā man tagad jābūt super divreiz uzmanīgākam, jāvēro aizmuguru priekša, lai kāds nebrauc mums trubās iekšā. Man jau viens kandidāts ir aizmugurē. Olā, viņš ir garām. Nu ko, veiksmīgi tikām atpakaļ. Nevienam logu neizbakstījām. Visi sveiki un veseli. Nu vienīgais mums salūdz mūsu vārīgais jumta bagāžnieks. Un turpinam darbus, bet pirms turpinam darbus šis viss nevarētu notikt bez mūsu atbalstītājiem. Tāpēc dodam vārdu mūsu atbalstītājiem. Jā, man laiks naudā! Laiks naudā! Šo epizodu sponsorēja Resnie Pankāri! Money! Yeah, baby! Ei, ja mazajā Pankārā varēja sasēsties tikai 3 mazi cilvēki, tad Resnajā Pankārā vesels orķestris un diriģents! Yeah! Kas ir Resnie? Resnie ir ietilpīgie autobusi, ir, protams, džipi, mazie autobusiņi, arī visurgājēji. Un pats galvenais – komandas saliedēšanai un kopā būšanai. Kopā ar jums būs arī šoferi un aktieri. Čau maziņā. Tāpēc, ja nav vēlams turēt mazo Pankāru, bet baudīt sauli, prieku un izklaidēties un atpūsties, izmanto Resno Pankāru. Vairāk kā 200 cilvēki. Kā saka, laiks nauda. Imant, atpakaļ pie tevis. Mēģināt paprovēt. Es tikko nobijos, ka kaimiņu mašīna tiks sabojāta. Paprovēsim uztaisīt limuzīnu. Nu, ne limuzīnu, krāvas limuzīnu. Lai varētu vizināt par rajončeku visu kaut ko. Tā kā skaties līdzi, turpin skaitiet, kamēr mēs smagi strādājam. Paņēmām metālu, kas ir sliekšņa platumā, viņš iedarās iekšā kā cimds ar rociņu. Vo, super! Laiks man īsti nav, tāpēc man tagad ir interesanti, ka man uzrakstīja Edžus. Man paši redzēja, cik daudz ir nopietna darba. Bet Edžus man uzrakstīja, ka viņš man grib parādīt kaut kādus trikus kārtējo reizi. Un tas vienmēr ir interesanti. Es nezinu, kāpēc es to daru. Bet šoreiz viņš solīja, ka būs kaut kas tiešām interesants un foršs. Un nācās atrast laiku un atskriet, satikt viņu. Es gan nesaprotu, kāpēc katru reizi mēs tiekamies visdīvainākajās vietās ar mūsu čomiņiem, bet redzēsim, kas šoreiz. Čau! Čau, Ed! Čau, tu atbrauc! Labs!
Laiks man nav daudz, bet tu teici, ka ir kaut kas baigi labais, un tad kas ir tas baigi labais? Ir tā vārds, panams, skaties šo. Spalva. Jā, striķītī. Nu labi, okei. Es esmu balodis, man patīk spalva, bet... Labi. Man ir viens labāks. Tā, skaties, kas man te ir. Tev galīgi? Nav daudz laika. Skaties. Melns stienis, forši, jā. Nē. Labi, šīs tev patiks, cepure, tukša. Jā? Nav nekā. Zini to triku, kur izvēlk trūs no cepures? Jā. Skaties. Balts trusīt. Nu jā, gandrīz balts. Sarkans trusīts. Jā. Es viņu vismaz drīkst paturēt? Nē, man viņu vajag citiem trikiem. Jā. Ok, es ceru, ka tev ir vēl kaut kas. Jā. Es labāk. Nē. Šis labs, ne? Nē, šitie ir forši, jā. Es zinu, ka bērnu dārziem brauc un rāda šitādus trikus un ir forši, bet... Labi, panāc. Ja tu varētu izvilkt mašīnu no cepures, ok? Nē, būs kaut kas labāks. Nostājas te. Tā es paņemšu, pārklāju, un es pārklāšu mašīnu, un šīs tev patiks. Nē, prom, paga. Mēs šādu pārklājas es redzējis, mēs gurķis, man liekas, tādu apsadzam. Nē, šis ir maģiskais, šis ir citādāks. Nesaskrāpē, lūdzu, mums viņas klientiem vajag tās mašīnas. Es saprotu. Man pašam vienkārši arī šitās vajag patīk. Es vienmēr gribēju sev tādu. Vai tāpēc tu man uzaicināji? Kad gribēji paskatīties uz mašīnu? Nē, ir viens cits iemesls. Tu zini kādus burvi vārdus? Nu, mans māmas mīļākais burvi vārdiņš ir paldies. Nu, abrakadabra, es nezinu, jā, abrakadabra. Jā, varam abrakadabra. Abrakadabra. Labi, ok, es saprotu, šis tiešām bija kaut kas, ko es gaidīju, ja godīgi arī pēdējās reizēs, bet man ir... Es zināju, ka tev patiks. Jā, bet es tev teicu, ka es reāli steidzos uz darbu, atpakaļ, kur tā mašīna ir, man viņu vajag atpakaļ, saproti? Tu zini, īsti burvi mākslinieki nekad neatklāja savus trikus. Ok, nav vairs smieklīgi, man reāli priekšnieks zvanīs, kur tā mašīna ir. Eģo! Blin, tagad gan es vairs nepriecājos, ka es pacēlu tev telefonu. Es šito... Es savāku šito. Wow. Nu, ir noticis tas, ka es jau pusotru gadu zināju, ka būs, ka tas notiks un ka ar to jārēķinās. Bet mums ir palicis tikai 1 mēnesis šeit Andrejsalā un mums ir jāmeklē jaunas mājas. Lai gan tas nav jaunums, tas liekas ļoti drūma informācija. Un, lai gan it kā bija laiks gatavoties šim notikumam, realitātē, tik un tā tas nāk kā šoks, jo kaut kā līdz galam tāpat tās neticējās tam, ka kaut kas šeit noticis 12 gadus, maniem sviedriem, manām rokām beidzas tik ātri, 12 gadi. Tāpēc neuztraucies, tas nav nekas slikts, man mīļo skatītāji, tas ir jauns sākums. Tu tik iedomājies, 12 gadi, kādam tas var šist maz, bet manā gadījumā tas ir vesela mūžība. Tu stādies priekšā. Sāku es ar 6 mašīnām, nu jau ir 75 mašīnas. Sāku ar mazajiem pankāriem, nu jau ir arī rasnie pankāri. Sāku ar necilām noliktavas telpām, kuras arī izbūvējām, pārbūvējām un tad 100 reizes mainījām telpu dizainu. Sākām ar testa pasākumu, beidzām ar 850 cilvēku pasākumiem. Šajos gados ir uzņemti 1000 pasākumu šeit. Un es nemaloju 1000, tie varētu būt 10 000. Un pa virs visam mēs arī esam atvēruši Lietuvā filiāli. Wow! Tas ir kaut kas neiedomājams. Un manuprāt, čau, Edi. Jā, čau. Eģu bija satikt? Jā. Kā gāja?
Super, viss ir fenomenāli. Bet parunāsim citreiz, ok? Ja? Nu, labi. Bet labi. To visu sakot, ko es varu pateikt? Nu ir laiks mazliet iepauzēt visu, ko mēs tagad iesākām, jo mūs gaida jaunā mūsu lokācija, kur, kā es teicu, būs jauns sākums, nevis beigas. Un šeit pa virs visam mums ir vesels kvartāls mūsu rīcībā, lai radītu kaut ko jūsu priekam. Tāpēc nāc ciemos un pasako mums līdzi. Redzēs viss jaunums pirmais, un bija prieks tev parādīt šīs 7 sērijas no mūsu ikdienas. Tiekamies mūsu jaunajā lokācijā.